Šonedēļ nedēļas nogalē Aizkrauklē sagaidāms diezgan nozīmīgs un vērienīgs pasākums Pārnovadu uzņēmēju diena. Un tādēļ ļoti saspringtā gaisotnē ir aizritējusi viena no pēdējām darba grupas tikšanām. Un jautāšu Ievai Erdmanai, kāds viņai ir noskaņojums, jo Ieva ir tieši šī te visa lielā pasākuma koordinātore. Kādas tad sajūtas, vai ir tāds jau padarīta darba sajūta? Nu jā, noteikti ir izdarīts ļoti daudz. Ar katru gadu pieredze ir lielāka, daudzas lietas jau ir saprotamas pašas pa sevi. Man ir prieks, ka ir ļoti kupls pulks dalībnieku. Uz šodienas rītu jau ir pieteikušies 91 dalībnieks tirgotāji no visdažādākiem Latvijas novadiem ar visdažādāko preci. Man ir prieks, ka pat zvana mūsu iedzīvotāji un vaicā, kas būs, kur būs, kā iet, kā vai drīkst braukt, vai tomēr labāk ar kājām. Un tas noskaņojums ir labs, tiešām labs. Viss notiek. Un kā tur ir labāk ar kājām iet vai braukt? Nē, noteikti ar kājām labāk iet, jo šogad mums notiek sporta ģimnāzijas zālē, un līdz ar to tur stāvvietas tādas īpašas mums apmeklētājiem nav paredzētas, un aizkrauklieši esiet laipni un nāciet ar kājām, pastaigājieties, cerams, ka laiks būs labs, jo katru gadu mums uzņēmēja dienas ir bijušas labiem laika apstākļiem. Tāpēc mēs domājam, ka noteikti arī šogad spīdēs saulīt un labā noskaņojumā gaidīsim apmeklētājus. Jā, tā kā tur ierobežotas ir stāvvietas automašīnām, visus secinam iet kājām, un tāpēc aicināsim izteikties arī domas izpildu direktoru Eināru Zēbergu. Kā tad šķiet ar to tehnisko nodrošinājumu, vai viss ir kārtībā, vai pietiks vietas dalībnieku transportam, apmeklētāju transportam, un vai halli izturēs to lielo skaitu apmeklētāju? Labvakar. Ja mēs runājam par lietām, kas saistās ar šo uzņēmēju dienas pasākumu, tad Ieva jau izteica savu prieku. Man jāsaka, es arī gribu izteikt prieku par to, ka Ieva ar vienu ir piekritusi uzņemties šī pasākuma koordinēšana, kad ir atsaukusies pašvaldības aicinājumam. Līdz ar to viņa kā pieredzējis cilvēks ļoti labi viss ir sakārtojusi. Par tādām tīri organizatoriskām lietām domāju, ka visam tā kā vajadzētu būt kārtībā, tāpēc jau beigās strādā darba grupa. Šis ceru nav tas gadījums, par kuru tā kā mēdz teikt, ja grib kādu pasākumu norakt, tad vajag uztaisīt darba grupu. Liekas, ka mūsē tas nebūs izdevies, ka mēs būsim daudz maz pasākumu varējuši nomenedžēt tā, lai viņš notiktu bez aizķeršanās un lai visiem būtu gandarījums. Vai arī kādi drošības dienesti, policija un kādi citi tiek iesaistīti pasākumu rīkošanā? Tiek iesaistīti pašvaldības policijas darbinieki, tātad arī pašvaldības ļaudis, kas nodarbosies ar transporta, arī ar dalībnieku plūsmas regulēšanu, ar informācijas sniegšanu. Nepieciešamības gadījumos tātad arī tiks piesaistīta valsts policija, bet es ceru, ka mums tāda vajadzība nebūs. Un kā tur ar to transporta plūsmu? Mēs jau vairāk kārt esam brīdinājuši, ka ir diezgan sarežģīti. Varbūt mēs varam tā īsi paraksturot to schēmu, kā tas notiks, tā kā stāvlaukumā pie sporta halles varēs novietot automobīļus tikai dalībnieki, vai tā taisnība? Tātad pie sporta halles, ja mēs runājam par iekšpagalmu, tad novieto dalībnieku no Aizkraukles novada, novieto aicinātie viesi, tātad pārējie izstādes dalībnieki novieto automašīnas stāvlaukumā pie ģimnāzijas garāžām, tas ir, acīm redzot, pie garāžām. Tas ir tā. Un tad visiem tiem, kuri vēlās šo te pasākumu apmeklēt, skatītāji un tie, kuri vēlās varbūt kaut ko gūt no šī pasākuma, tad ir, acīm redzot, Katoļu baznīcas stāvlaukums pie veikala, bet par cik pilsētiņa mums ir maza, vai ne, un ja laiks patiešām būs atbilstošs, tad aicinājums nākt pēc iespējas tomēr kājām un nesarežģīt šo te situāciju, jo automašīnu novietošanai vietas tā kā ir pamaz. Un es domāju, ka tas katram loģiski domājošam cilvēkam ir saprotams, un vismaz to jau māju iedzīvotāji varbūt neizvēlēties braukt ar mašīnām, nāciet kājām. Jā, atsauksimies šim aicinājumam un tiešām pastaigāsimies šajā dienā. Un, lai mēs zinātu, kur doties un cikos doties, varbūt mēs varam jau sākt pāriet uz dienas kārtību un programmu, tad varbūt Ieva tādiem lieliem vilcieniem, pieturas punktiem, cikos viss sākas dalībniekiem, cikos viss sākas apmeklētājiem un kas tad mūs sagaida šajā dienā?
Tātad organizatoriem darbs sāksies jau 5:30 no rīta, gan mums pašiem, gan arī, es gribētu noteikti atzīmēt arī jauniešus, kas mums palīdzēs izvietot dalībniekus un kārtību uzturēt zālē. Tātad no 6 rītā sāk ierasties dalībnieki, izvietoties zālē līdz 8:00. Pēc tam mums ir paredzēta tātad rīta uzruna no domas priekšsēdētāja kopā, un tad jau arī aktīvā tirdzniecība. Svinīgais pasākums mums ir paredzēts pulkstens 9:30. Man ir jāielūkojas sarakstā. Tātad 9:30 tātad ir svinīgā atklāšana ar sveikšanu mūsu nominācijām, ikgadējām uzņēmējiem, dažādas interesantas nominācijas, un es domāju, būs arī patīkami pārsteigumi nominantiem. Un pēc tam ir ļoti liels nopietnas semināru bloks uzņēmējiem, ļoti izzinoši, ļoti labi semināri ar praktiskiem paraugiem, piemēriem. Šogad tātad mums ir 2 jaunas lietas. Paralēli tirdzniecībai mums ir aicināti skolēnu mācību uzņēmumi, izstāde gada tirgus, par ko noteikti Indra vairāk pastāstīs. Un vēl viena jauna lieta ir degustācijas. Ir ēdināšanas uzņēmumi aicināti piedalīties, un šobrīd ir pieteikušies 12 uzņēmumi, dažādi gan mūsēji, gan kaimiņu novadi, ar savām degustācijām, prezentācijām, ēdamlietām, kuras mēs varēsim iet nogaršot, novērtēt un paskatīties un redzēt, kā tas notiek. Jā, ļoti, ļoti burvīgi, ļoti nopietns semināru bloks. Varbūt es jautāšu vairāk Ilonai par semināriem, tad cikos un kādi semināri ir sagaidām uzņēmēju dienā šogad? Jā, ja par semināriem, tad jau mazliet tā kā sāka stāstīt. Semināri sāksies 11:00 un ir plānoti līdz 3:00. Savukārt mērķa auditorija te nav tikai uzņēmēji, tās ir arī nevalstiskās organizācijas un tie, kas plāno uzsākt uzņēmēju darbību. Un šoreiz mēs seminārus organizējam ar tādu mērķi, ka mēs uzzinām informāciju par jaunāko, kā varētu piesaistīt Eiropas naudiņu šajā te nākošajā plānošanas periodā. Un tad no šos 3 blokus esam paņēmuši vienu kā altuma programmu, kas ir vairākiem jau ļoti labi zināma un šobrīd populāra. Bet tajā pašā laikā tikko tiks sniegta informācija par šo altuma programmu, tad blakus būs arī kāds no veiksmes stāstiem, kurš ir izmantojis šo programmu, dalīsies savā pieredzē, stāstīs par šīm lietām, kas varbūt bija ļoti sarežģītas vai likās sarežģītas, un savukārt arī kā ar tām visu tika galā un kā šo programmu apguva. Tieši tāpat runās arī par nodarbinātības aģentūras programmām, jo nodarbinātības aģentūra piedāvā darba vietas uzņēmējiem, kas ir salīdzinoši izdevīgas un arī šobrīd jau pieprasītas, un turpat blakus būs arī veiksmes stāsts, būs uzņēmējs, kurš stāstīs, kurš šīs darba vietas ir izmantojis, un kā viņam ir veicies, un kā tas viss ir izdarāms, un kas ir jādara, lai arī viņa veiksmes stāsts būtu nākošajā reizē veiksmīgs. Un tieši tāpat arī tiks stāstīts par līderu programmu, kas ir ļoti populāra nevalstiskajām organizācijām, un tikko šis stāsts, tā mēs pa visu šo semināru programmu esam plānojuši tā, kad ir blakus atkal veiksmes stāsts kādam, kurš šo līderu programmu ir apguvis, un atkal mēs varam uzzināt, kā tad reāli dzīvē tas tika īstenots un kā tas notiks. Tāpēc tiešām visi tiek aicināti, tie, kas grib uzzināt, kā strādāt ar šīm programmām, kā piesaistīt naudiņu. Īpaši varbūt mēs arī tieši aicinām savas nevalstiskās organizācijas, vai kuri grib dibināt kādu biedrību un domā, labi, tātad labi zinām, ka biedrību nodibinot, mums ir iespēja saņemt kaut kādu finansējumu. Tad šeit varbūt būtu tā iespēja tiešām atnākt un paklausīties un uzzināt, kā to darīt. Un semināri notiks 2. stāva zālītē. Tātad 11:00 mēs gaidām tos, kuriem šī lieta liekas interesanta. Vai uz semināriem iepriekš ir jāpiesakās, vai semināros ir dalības maksa? Semināros nav dalības maksas, uz semināriem nav jāpiesakās, bet mēs tiešām ceram, ka būs atsaucība un būs šie semināri pieprasīti. Tad varam doties uz uzņēmēju dienām, iegūt informāciju, cikos kas sākas un droši doties klausīties. Tagad jautāsim Indrai. Indra mums koordinē skolēnu mācību firmu šo te izstādi gada tirgu, kas ir kā jaunums pie mums Aizkrauklē un diezgan liela atbildība, jo no visas Latvijas sabrauks pie mums skolēni. Tad cik mācību firmas, no kādiem novadiem un cik lielā apjomā mēs esam sagatavojušies sagaidīt pie sevis?
Jā, šogad pirmo reizi pasākumu ietvaros sadarbībā ar Junior Achievement Latvija notiks skolēnu mācību uzņēmumu reģionālais gada tirgus. Piedalīsies 16 skolēnu mācību uzņēmumi no 7 novadiem. Geogrāfiskās robežas ir diezgan plašas, no Pierīgas līdz pat Valmierai, Masalacai. Interesanti ir tas, ka skolēnu mācību uzņēmumu vairāk šogad būs tieši ar savu saražoto produkciju, mazāk būs pārstāvēti pakalpojumu. Aicinu visus pasākumu dalībniekus arī aktīvi atbalstīt jauniešus. Jaunieši ir dažādās vecuma grupās, ir jaunieši no vidusskolas, no pamatskolas. Un patiesībā arī būs ļoti interesanta produkcija un, domāju, arī liels pārsteigums. Ļoti patīkami, vai arī viņi to savu produkciju tā kā tirgos, vai viņi tikai prezentēs savus darbus? Jaunieši savu gatavoto produkciju arī tirgos. Viņi piedalīsies arī konkurss būs viņiem. Tā ir tāda kā skata, mācēt pasniegt savu produkciju, realizēt un arī, teiksim, mācēt, izstāstīt, atbildēt uz jautājumiem par pašu ražošanas procesu, par pašizmaksām. Mums būs arī kompetenti, es uzskatu, žūrī, pieaicināt cilvēki gan no mūsu pašu Svetbankas filiāles uzņēmēji un arī no pašvaldības. Un es domāju, ka būs ļoti jauki. Jā, tiešām izklausās diezgan interesanti, īpaši tādēļ, ka tā ir pavisam jauna lieta. Ko darba grupa ir katram uzdevums ir sadalīts, un tad varbūt jautāšu no domas priekšsēdētājiem, kā viņš vērtē darba grupas darbu un vispār, ko Aizkraukles novadam dod šāda veida pasākumi. Jā, tāda veida jautājumu es arī gaidīju, jo es gribēju, izmantojot izdevību, arī atzinīgi novērtēt šīs darba grupas saulaicīgo darbu, kas jau būtībā iesākās šķiet pagājušo gadu. Protams, iepriekš tika izanalizēts arī iepriekšējo gadu nepilnības. Jā, Ieva mums vienmēr viņas tā konsekventi iepazīstina un notika pietiekami daudz konsultāciju arī ar mūsu uzņēmējiem. Uzņēmēju tikšanās reizēs, kas mums ir regulārs. Katrā ziņā ir nopietns, atbildīgs un produktīvs darbs no ikviena darba grupas locekļa, gan no klātsošiem, gan arī tiem daudziem, kas no šī galda ir aizgājuši jau šodien projām, kā arī daudzie kolektīvi, gan uzņēmumi, gan iestāžu, kuri ir iesaistīti. Jā, jāsaka paldies viņiem par šo atbalstu, jo tas ir tāds kopīgs novada, tāds pasākums, produkts, jā, viens no lielākajiem pasākumiem gada laikā, kurš piesaista aptuveni 5000 apmeklētājus. Jā, tas ir atvērts citiem novadiem. Bez paldies teikšanas pašu novadu aktīvajiem ļaudīm ir jāatzīmē arī paldies mūsu sadarbības novadiem, kaimiņiem, pašvaldību pārstāvjiem, kuri gadu no gada atsaucās, palīdz saviem uzņēmējiem piedalīties šajā mūsu kopīgajā pasākumā, paši ir ieinteresēti, kā arī atbalsta savus uzņēmējus, jo te mēs arī nodemonstrējam to, ka kopā novadu apvienojoties mēs varam tāds lielāk mēroga pasākums noorganizēt, un tas ir būtiski, jā, jo sadarbība tā ir ļoti svarīga lieta. Mēs varam gāzt lielus kalnus kopā. Tagad paldies arī visiem novadiem, kuri te piedalās un piedalīsies. Jācer, ka sestdien, lai arī redzam, ka prognoze nebūs īpaši laba, lietasargus ņemam līdzi katram gadījumam, bet gribētos, lai ik viens novada iedzīvotājs atrastu laiku un iespēju aiziet uz sporta centru. Varbūt arī kāds ieradīsies tur vispār pirmo reizi, nebūs bijis nekad citā sakarā, tad arī šajā sakarā. Kā zināms, tur arī mazas izmaiņas ir pirmā stāva foajē ar kādu jaunu veikalu atvēršanos saistībā ar sportu. Jā, tā kā viss būs savādāk nekā līdz šim, bet pastāvēs, kas pārmainīsies. Lai mums izdodas kopā šī sestdiena.
Jā, paldies. Tiešām darba grupai droši vien, kad noderēs šie te veiksmes ceļa vārdi, un gribu atgādināt, ka 28. martā, tas ir šajā sestdienā, 9:00 Aizkraukles ģimnāzijas sporta centrs vērs durvis apmeklētājiem Pārnovadu uzņēmēju dienā. 9:30 būs pasākuma svinīgā atklāšana. 11:00 pie halas sāksies Tautas mākslas kolektīva koncerts, un arī paralēli sāksies semināri, informatīvā daļa, tirgošanās, pārdošana, informācijas apmaiņa, iepazīšanās, mainīšanās un domu apmaiņa, preču apmaiņa visas dienas garumā mūs sagaida šajā dienā, apmēram līdz 14:00. Mācību firmas vērtēs arī žūrī no paša rīta, bet, ja jūs gribat dzirdēt rezultātus un redzēt, kādas firmas ir dabūjušas labākos rezultātus, tad 12:45 būs mācību firmu apbalvošana un labāko stendu apbalvošana, un aicinām visas dienas garumā būt kopā visā šajā jēzgā un patīkam pavadīt laiku. Tiekamies 28. martā, 9:00 Aizkraukles no ģimnāzijas sporta centrā.